Kā jau es paredzēju, šajā dāvanu sezonā ir atgriezusies vecā krāpšana ar īziņu no it kā Latvijas pasta, ka tava pasta adrese ir nepareiza un tev tā ir jāatjauno. Ja tu atversi īziņā minēto saiti, tad atvērsies lapa, kas ir ļoti līdzīga Latvijas pasta lapai. Tur tev ir jāievada savs vārds, uzvārds, telefona numurs, sava jaunā adrese, un tālāk par šo pakalpojumu, par savas pasta adreses maiņu, tev jāsamaksā 39 €. Ja tu ievadīsi kartes datus, protams, no tavas kartes tiks noņemts vairāk nekā 39 €. Dažos gadījumos pat līdz 700 €. Kas ir interesanti šai krāpšanai? Pēc tam, kad tu ievadi kaut kādus simbolus, pēc neilga laika uz servera aizsūtās kaut kādi kodēti dati. Es mēģināju šos datus atkodēt, nekā sakarīgi tur nebija. Rakājos arī viņu kodā, kurš izskatās lūk šādi. Es mēģināju nedaudz šo kodu padarīt kaut kā lasāmāk, bet neko loģiski es tur neizlasīju. Dati, diemžēl, ir kaut kā šifrēti, un es tos nevaru atšifrēt. Atšķirībā no iepriekšējās sezonas, kad šīs īziņas tika masveidā izsūtītas, šeit dati nav atšifrējami, bet mēs jau zinām, kas tur ir. Tur ir visi tavi ievadītie dati, informācija par tavu pārlūku. Līdz ar to, ja tu esi ievadījis savus karšu datus šajā lapā, tad rēķinies, ka šī lapa tos jau ir nosūtījusi krāpniekam, un viņš tos jau zina. Tu pat vari nenospiest pogu sūtīt. Vēl viena atšķirība no iepriekšējās Latvijas pasta krāpšanas lapas ir tāda, ka dati vairs netiek sūtīti uz katru pogas spiedienu, bet tikai tad, ja tu nospied kādu pogu, pēc dažām sekundēm tie tiek aizsūtīti vienreiz. Tāda interesanta optimizācija, droši vien pārāk daudz dati plūda uz viņu serveri. Vēl viena interesanta nianse ir tāda, ka šoreiz viņi sūta šīs īziņas no Apple ID, kas nozīmē, ka ja tev nav iPhone, tad tu tās nemaz nesaņem. Bet neuztraucies, gan jau tūlīt arī Android lietotāji tās saņems. Lūdzu, padalies ar šo video ar saviem radiem draugiem un galvenokārt vecākiem, jo uz šīs krāpšanas schēmas, diemžēl, jau pārāk daudz cilvēku ir uzķērušies. Šai krāpšanas lapai es lieku atzīmi 5 no 10. Es pavilku atzīmi nedaudz uz augšu, jo šī lapa visu laiku sūta tevis ievadītos datus un tavus pārlūku datus krāpniekiem, kas ir liela atšķirība no visām pārējām krāpšanas schēmām, ko es esmu redzējis. Un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.